Senos laikos vecais tēvs bija devies ar jaunāko uz mežu. Nonākot pie tuvas mežmalas, vecais nosēdās piekusis būdams. Tu tiešām paredzēts varonis būsi, kā jau ir sludināts par teviem pa priekšu. Došanās uz Burtnieku pili. Pa ceļam uz Burtnieku pili Lāčplēsis piestāja pārnakšņot aizkraukļu pilī, kur satiek Spīdeli. Pusnaktī Lāčplēsis pamana, ka Spīdele aizlaižas kaut kur ar bluķi. 24 hours later. Trešais dziedājums. Spīdele pie kangara. Labvakar! Laikam gan ciemiņi stāvoči to es negaidi šodien. Negaidu. Priecājos tādien jau vairāk sauskaistāko kaimiņieni redzēju pie sevis. Kā labi klājas? Neklājas labi. Liekas, ka kāda vareni spēki darbos pretim nodama manam. Atnācu tādēļ palīgā lūgties. Lāčplēsis kārtumā bijis. Vēlme bedrē redzēs visus tos jodiskos darbus. Vēlāk ietvarā iemest palicis diezin savu kādu brīnumu dzīvšu un aizgājis tagad uz Burtnieku pili. Gudri tu darīji Spīdelam man investu par Lāčplēsi dodama. Liekas, ka Dievi to sargā, tādēļ jau vairāk un stiprāki mūsu pretinieks būs. Laidīšu vēstu spēju par Cezaru Igauņu milzim. Eposa beigas. Lāčplēsis nepaklausīja lepdotu. Kangarus nodod savu tautu, pasakot Lāčplēša vājo vietu. Pie Lāčplēša ierodas kalpa ar svešiem bruņiniekiem, taču tas neklausa lemdotas intuīciju. Drīzumā tumšais bruņinieks Lāčplēsis izsauca cīkstēties, taču tas atteica. Laikam tikai nieki esot to lielā spēcība, un kopā ar šobrīd esmu dzirdējis, būšu tikai lielība. Round 1. Fight! Lāčplēsim nocirtā bez divas ausis, un tādēļ cīņa palika vēl sīvāka. Tā viņi nonāca pie ūdensavota, kur Lāčplēsis iemet iekšā bruņinieku, taču tas parāva to sev līdzi.